sveicu visus, kuri esat sanākuši uz Caritas Latvija Rīgas gada jubileju. Šo svēto misiju arī veltīju Caritas Latvijā nodomā. Šodien baznīcā ir svēto dievkulti, jaunavu, izcilu mistiki, izcilu svētku. Tātad šodien mēs pateicamies Dievam par Caritas Latvija 20 gadiem. Bet gribu teikt, ka Caritas vispār Latvijā ir vairāk nekā 20 gadi. Jo, kad 96. gadā kļuvu par priesteri, tad atceros mums no Kapoļu ielā bija kaut kāds tāds mazs birojiņš, tas gan vēl nebija Caritas Latvijas statusā, tas laikam bija iedzēris Caritas. Tur bija, likās, 2 darbinieki, biroja vadītāja un viena, kas saka, palīdzēja. Un to var salīdzināt ar tādu mazu sēkliņu, līdzīgi kā evaņģēliju līdzībās, ka Dieva valstība līdzīga sēklai, kas iemesta zemē, vai pat sinepju graudiņam, un tad no tā izaug koks, kurā var pat debesu putni slēpties. Tad šodien gan man tagad nav tās statistikas, cik tad to darbinieku līdzstrādnieku Caritas ir, bet tur laikam jau drīz vai kāds 100 būs. Un Caritas paspārnē jau ir gan tās filiāles dažādās, tas jau tuvojas 20 draudus, drīz laikam būs, kad draudzēs ir tās draudu Caritas, kas bija mans tāds sapnis, ka katrā draudzē ir Caritas grupa, kas atbalsta nabadzīgos un trūcīgos un cilvēkus, kas ir tur ar dažādām īpašajām vajadzībām. Tātad gan draudu Caritas attīstījušās, gan arī dažādi projekti, gan arī ar bērniem. Mums ir darbs tā, ka Caritas ir plašumā tātad ir tāds kā koks, kurā tie debesu putni, tie trūcīgie, kas saka, slēpjas Caritas zaudus, var teikt tā. Un tātad gribu izteikt pateicību visiem Caritas vadībai, arī Ines Priekpilā, Caritas valdē, palīgīskapam Andrim, kurš arī, kā saka, kā cīns ar roku, viņi tur darbojas arī Redzi Jānis, kurš Valēvis sēž, viņš arī tur bija valdē un arī aktīvi darbojās Rīga, braukāja pa pasaulī, inspicēja citas Caritas nodaļas. Tātad gribu izteikt pateicību tātad Caritas vadībai, darbiniekiem, redzu tur māsa Anna pieticīgi kaut kur dziļumā noslēpusies. Un arī visiem brīvprātīgajiem, visiem atbalstītājiem, visiem tiem, kuri arī, var teikt, sponsorē Caritas atbalstā. Mums ir gan atziņu atbalstītāji, Caritas Eiropa, gan arī Bonifacijus Veg zinu, ka ir ļoti laba sadarbība, tad arī Renovadis, un tad arī ir vietēji atbalstītāji. Un gribu izteikt arī pateicību Rīgas pilsētai, kura sabiedrības integrācijas programmas projekta
kopā spējam vairāk ietvaros, arī līdzfinansē šodienas svinību pasākumus. Tas būtu par tādu vēsturisko daļu. Bet mēs jau esam te sanākuši, lai saņemtu arī garīgo varību. Un tad ielūkosimies šodienas lasījumos, kādu varību mēs tur varam atrast. Pirmkārtām, pirmajā lasījumā. Te ir teikts, tu, mīļais Gai, rīkojies ticības garā, kad palīdzi brāļiem un it īpaši svešiniekiem. Tad šeit var Gaja vietā, lai katrs Karitas darbinieks ieliek savu vārdu. Rīkojies ticības garā, kad palīdzi brāļiem un māsām un it īpaši svešiniekiem. Tātad, kurus tu nepazīsti, arī, piemēram, bēgļiem no Ukrainas un viņu bērniem un arī kaut kādiem tālākiem, bēgļiem. Bet interesanti, un tālāk tiek teikts, viņi sniedza liecību par tavu mīlestību baznīcas priekšā. Tātad viņi sniedza liecību par mīlestību, jo atminēsimies, ka arī to himnu par mīlestību, kas svētajiem Pāvilam 1. vēstulē Korintiešiem 13. nodaļā. Ja man nav mīlestības, tad lai arī es pat savu miesu atdodu sadedzināšanai, izdalu visu savu mantu nabagiem. Tām visam ir kāda vērtība? Nulles vērtība. Tātad visu izšķir mīlestība, un tāpēc, dārgie Karitas darbinieki, līdzstrādnieki, brīvprātīgie, atgādinu to, ka arī šis vārds Karitas patiesībā nozīmē mīlestību, ka neaizmirstiet par to, ka ja mēs tikai tā mehāniski palīdzam, un varbūt pat ar tādu augstprātību piedevu, tādu skatoties no augšas uz cilvēkiem, tad viņu sirdis netiek sasildītas, un patiesībā tad mēs palīdzam viņiem materiāli, bet nepalīdzam viņiem garīgi, jo tad sirdis tā kā neatpūst, neiesiest. Līdz ar to visu izšķir šī mīlestības liesma, kurai būtu jādeg mūsu sirdīs. Un tāda attieksme nekad arī nepaliks bez, tādā plašā dziļā nozīmē atlīdzības. Jo te ir teikts tā, svētīgs ir vīrs, un, protams, arī sieva, kas kunga bīstas, kam viņa baušļi ļoti patīk. Viņa pēcnācēji būs vareni virs zemes. Jā, tas nozīmē, ka arī pār bērniem un bērnu bērniem nāks svētība. Un kas te vēl ir šajā psalmā teikts? Turība un bagātība būs viņa namā. Nāks arī materiāla svētība, teikts. Un viņa taisnība pastāvēs mūžam. Tāpat taisnīgajiem tumsībā uzausa gaisma. Respektīvi dzīves grūtībās, kad liekas, kaut kādā strupceļā esam. Nē, Dieva gaisma būs nāks. Tālāk ir arī, tīkams ir cilvēks, kas apžēlojas un aizdod un savas lietas taisnību kārtā. Jā, tas būtu par pirmo lasījumu un psalmu. Bet tagad ielūkosimies evaņģēlija šajā stāstījumā. It kā šeit ir tāda situācija, kas ņemta no sadzīves Jēzus laikā. Jo mēs zinām, ka Jēzus laikā bāriņiem, nabagiem un atraitnēm bija ļoti grūta dzīve, jo nebija tādu Karitas grupu, nebija sociālās kaut kādas aprūpes dienestu, viņi bija neaizsargāti. Un saskaņā ar Mūzes likumu, tad tiesnešiem bija pienākums viņus aizstāvēt, jo mēs zinām, ka vecajā derībā viņi dievācijas ir privileģēti. Un interesanti, ka tas tiesnesis, lai arī tas bija jūdu reliģijas tajā kontekstā, izrādās, ka viņš nebijās Dieva. Ja nebijās Dieva,
faktiski viņš bija ateists mūsdienu iedziedos runājot. Tātad ne viņš ņēma vērā to Mūzes likumu, kas lika aprūpēt īpašā veidā atraitnes, un arī viņam bija vienaldzīgs, ko par viņu cilvēki runās vai ko par viņu padomās, ka par viņu runās slikti. Nē, viņam bija tāda pašpārliecinātība, tāda, acīm redzot, arī materiālais stāvoklis viņam bija pietiekoši labs, ka viņam bija, kā saka, vienotības. Nu jā, tātad bezdienas. Bet bija atraitne, kurai bija problēmas. Iespējamās problēmas, tur varēja būt tādas. Piemēram, ka viņai bija, tas bija viņas vīra vai viņas parādnieks, un viņš neatveda parādu. Viņa tātad dzīvoja trūcīgi, un viņa nebija tātad iztikas tā parāda dēļ. Vai arī viņa bija strādājusi, un viņai nesamaksāja par darbu. Vai arī par ļaunāk, tas pāri darītājs gribēja atņemt viņas kaut kādu īpašumu, atņemt viņai māju. Nu, tur vairāk tie varianti iespējami. Nu, tātad viņa nav kas viņu aizstāv, un viņa dodas pie vienīgās instances, kurai būtu viņu jāaizstāv, pie tā tiesneša. Tiesnesis viņu ignorē. Viņš nepilda savus pienākumus, vai ne? Iespējams, ka viņš bija korumpēts, viņam, kā saka, gaidīja, ka viņam būs naudu, bet vecajā derībā viņš skaidri pateica, ka nedrīkst skatīties uz cilvēka, kā saka, izskatu bagātību, bet tiesnesis jātiesā taisnīgi. Viņš nedrīkst būt tāds, kurš nosvietas varenākā vai bagātākā pusē. Nu jā, un viņš te ir teikts, ilgu laiku negribēja, bet tā sieviete nāca pie viņa, un tur ir tāds darbības vārds, tādā formā, ka viņa nāca tāda pastāvīgi, nāca daudzas reizes nāca, ka beigās viņš jau bija tik noguris no tās viņa sapnicīgās nākšanas, un, man teikt, tās dīkšanas, ka te ir pateikts, ka viņš pats sevī sacīja, un tas pats sevī, frāze ir vairākas vietās svētajos rakstos, piemēram, arī, kad runa ir par Jākobu Mariju, kad viņa pārdomāja šos vārdus savā sirdī. Tas nozīmē cilvēks, kurš tā kā sāk meditēt. Un kāda ir viņa logika? Viņš saka, kaut arī es nebīstos Dievu, nerēķinos ar cilvēkiem. Tātad viņa logika, viņa motivācija nav tīra, nav laba. Dievu viņš ņem vērā, no cilvēkus ņem vērā. Bet kāds ir tas iemesls, kāpēc viņš tomēr vaina savu viedokli? Un viņš to tā kā pats argumentē. Tomēr tā kā šī atraitne ir uzbāzīga, es viņu aizstāvēšu. Tātad viņam ir līdz kaklam, viņš vairs nevar izturēt. Viņam, kā saka, nerotiks sākas no tā, ka pastāvīgajiem uznācieniem. Un beigās ir viena ļoti interesanta frāze, es viņu aizstāvēšu, lai viņa beigās atnākusi nesāktu manis izsakt. Un tur ir kāda tā, kā saka, oriģinālais jēdziens, ja burtiski tur ir teikts zemats. Tas nozīmē, lai viņa man nesagādā zilumu zemats. Protams, tur ir divējādi nozīmē, nu jā, pareizi, un vēl par kontekstu jāpastāst, ka sievietes, lai arī kā būtu, bet tajā Izrēlī viņas bija privileģētā stāvoklī. Kādā nozīmē? Vīrietis nedrīkstēja kritizēt, teiksim, vai tiesnesi, vai kādu varu publiski. Bet sievietē bija atļauts, viņa varēja izkliegt vai pret ķēniņu kaut ko, vai pret tiem, kā saka, valdošajiem. Viņa varēja nokritizēt. Sievietēm tas tika piedots. Nu, lūk. Un tātad, ka šī sieviete, lai viņam neiegāž, būtiskā nozīmē, zilu zem acis neuztaisa, bet ir arī vēl otra nozīme, jo tur var būt arī tā pārnestā nozīme,
ka tā sieviete var sabojāt manu reputāciju. Un šeit interesanti, ka viņš pats nonāk mazliet pretrunā ar sevi, jo no vienas puses viņš saka, nerēķinos ar cilvēkiem, tomēr tad, kad viņš pameditēja, viņš nonāca pie slēdziena, nē, tomēr laikam šai gadījumā vajag uztaisīt izņēmumu, jo viņa var sabojāt manu reputāciju, viņa var man uzbrukt, un viņš izrēķināja, kas man ir izdevīgāk. Nu, tomēr izdevīgāk man ir labi atkratīties no viņas vaļā, pieņemt lēmumu viņai par labu. Nu, lūk. Un tā, jā, nu tas ir tas konteksts, tā ir tā situācija, ko Jēzus stāsta, tas ir ņemta no dzīves. Bet te jau runa ir par garīgām lietām. Un Jēzus tālāk pāriet tajā nākošajā līmenī. Viņš saka, ieklausieties, ko nekrietnais tiesnesis saka. Tātad nekrietnais, ateists, neticīgs, Dievu nerespektē, cilvēkus nerespektē, bet tomēr viņš ir mainījis viedokli, un tagad viņš pārlec uz vietu, kā saka, no mala. No mazākā pārlec uz nākošu līmeni Dievs. Tā kā nonāk zināmas paralēles un saka, ja jau pats šis tiesnesis mainīja viedokli un aizstāvēja šo apgaidību, tad Dievs, kurš ir labs, kurš ir taisnīgs, kurš ir mīlošs, vai tad viņš neaizstāvēs savus izvēlētos. Un kas ir tādi tie izvēlētie? Tur arī ļoti plašs tas nozīmju spektrs. Piemēram, izvēlētie tie bija tai laikā, kur varēja būt tas termins spēcvienības karaļi mūsdienu valodā runājot, tādi vārdi. Vai arī tie ir izvēlētie, nu tie ir Izraēļa izvēlētie, tie ir, teiksim, evaņģēlija šajā kontekstā šodien, tie ir kristieši, tie ir ticīgie, un tie nebūtu nav tie kaut kādi svēti. Tie var būt normāli kristieši, kuri arī grēko savā dzīvē, bet kuri meklē pie Dieva palīdzību, kuri aicina, lai Dievs lūdz, lai Dievs viņus aizstāv pret ārējiem ienaidniekiem, ja viņi piedzīvo kaut kādu netaisnību un kaut kādus uzbrukumus, bet lai Dievs viņus aizstāv arī pret iekšējiem ienaidniekiem, pret sātana uzbrukumiem, pret kārdinājumiem, pret arī mūsu trūkumiem, mūsu nesavaldību, mūsu mēri, ko varbūt palaižam vai kaut ko nevaram savaldīt. Tad te ir pamudinājums lūgt Dievu, lai viņš nāk. Un te ir teikts, vai ar viņiem vilcināsies. Un te par to vilcināšanos arī tāda ļoti interesanta lieta. Jo no vienas puses ir pateikts, ka viņš ātri ņems no savā aizstāvībā. Bet atkal te ir pateikts arī, ka mēs redzam, ka Dievs tomēr ne uzreiz paņem aizstāvībā, ka viņš citreiz vilcinās gadiem ilgi. Mēs tā kā lūdzam, un kā nav tā nav. Bet lieta tāda, ka, ja Dievs vilcinās, tad vienalga tā ir viņa žēlsirdības un mīlestības izpausme. Jo, ja viņš uzreiz neizpilda mūsu vēlmes, tas nozīmē, viņš grib mūs audzināt pacietībā, viņš grib mūs šķīstīt, viņš grib attīrīt mūsu motivāciju. Un tāpēc arī šeit ir teikts, bet ko domā, vai cilvēka dēls atnācis atradīs ticību virs zemes. Un ticība te ir domāta nevis kaut kāda tāda abstrakta, nu jā, ka es ticu, ka Dievs ir, ka ir svētā trīsvienība un tā tālāk, nu tāda abstrakta ticība, no kuras nekas neiziet. Nē, te ir domāta ticība, kurai ir ieviesota dzīve, ka tā ir tā ticība, ka es praktizēju savu ticību. Un tagad es varētu pajautāt, nu jā, bet kāds sakars tam visam ar karitāti? Ļoti tieši, viņi mēģināsim to sasaistīt ar karitāti. Es jums teicu, ka ja nav mīlestības karitas darbībā, tad tas viss ir par tukšo, nu vai gandrīz par tukšo. Bet tas nozīmē, ja es redzu, ka man trūkst mīlestības, tad es varu saukt uz Dievu un lūgt, lai viņš māca mani
lai viņš ielej savu mīlestību manā sirdī. Un tad tiek teikts, ka viņš ātri ņems tos savā aizstāvībā. Viņš ātri sāk strādāt pie manas un tavas sirds, to pārveidot un mācīs, kā to mīlestību iemiesot dzīvē. Tātad, lai Dievs mums uz to palīdz. Lūksim par baznīcu visiem biskupiem un priesteriem, lai evaņģēlijs svētā gara spēkā tiek sludināts līdz pat zemes robežām. Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dievs. Pateicoties par Caritas Latvijā 20 gadu kalpojumu baznīcā, lūgsim, lai mēs ar pazemību un gudrību atpazītu un izpildītu Kunga aicinājumu. Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dievs. Lūgsim par visiem Caritas darbiniekiem, esošajiem un kādreizējiem, lai Jēzus atlīdzina viņiem bagātīgi par ieguldītu darbu un nesauktību. Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dievs. Lūgsim par Caritas brīvprātīgajiem kalpotājiem, lai Dieva svētība pavada ikdienas ceļus un pienākumus. Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dievs. Lūgsim par visiem, kuriem mēs pateicamies vienmēr un visu caur Jēzu Kristu mūsu Kungu, jo rāda mums tavu svēto kalpu ticībās piemērus, tu stiprini savu baznīcu un ar to atklāji savu mīlestību uzticīgiem. Mēs tiecoties sasniegt pestīšanās pilnību, sekojam tavu svēto dzīves pagalmam un sevi novēlam viņu pastāvīgā vadībā. Un tāpēc vienotībā ar eņģeļiem un visiem svētajiem mēs tevi slavējam, teikdami tagad un vienmēr.
labāka dāvana? Velosipēds vai 2 jauni brīvprātīgie? Atbilde ir 3, 4.
ka mūziķi mani patīkami pārsteidza, jo jums tur bija dinamika iekšā. Man patīk, tomēr arī pirmā dziesma bija dinamiska, bija dzīvespriecīga un tādu labu, kā saka, pozitīvu lādiņu dodošu. Pārējās divas bija kontemplatīvas un ļoti dziļas, vai ne? Tādas, kas veselē, tur kaut kur cik dziļumos. Paldies jums! Ļoti! Esam šeit kopā ar Svēto Vincentu no Paulas, kas tiek saukts par žēlsirdības apustuli. Un Caritas kustība Latvijā, kur mēs svinam 20 gadus, arī ir žēlsirdības aicinājums. Tieši tā mēs saprotam savu misiju baznīcā un pateicamies visiem, kas tā ir iesaistījušies. Šodien tā ir iespēja būt kopā, pateikties par šiem gadiem un arī raudzīties ar paļāvību, ar cerību tālāk, zinot, ka tieši pēc mīlestības, ko mēs īstenojam mūsu dzīvē, darbos, mēs tiksim vērtēti mūžīgā dzīvē. Tāpēc žēlsirdība, Caritas, tuvāk mīlestība ir ļoti svarīgs baznīcas uzdevums un sūtība. Vēl jau vairāk esam vispasaules trūcīgo dienas priekšvakarā un pāvests savā vēstījumā uzrunā, ka mēs visi varam kaut vienkārši klausoties, lūdzoties, satiekoties, iesaistīties, lai šo pasauli darītu labāku, lai cilvēku celtu, lai redzētu viņa vajadzības un sniegtu atbalstu. Tāpēc, lai Dievs visus jūs bagātīgi svētī, tos, kas esiet atraduši savu kalpošanas vietu Caritas, kur jūs arī augat garīgi, un lai Dievmāte, jaunā Marija, kunga māte, pazemīgā kalpone mūs pavada šī ceļā.